Sveiki, sveiki! Šajā video tad aplūkosim, kā var noteikt vidējo ātrumu. Un vidējais ātrums, vispirms tad es paskaidrošu, kas tas tāds ir, un tad mēs to noteiksim. Vidējais ātrums pēc būtības ir viss pieveiktais ceļš pret visu pieveikto laiku. Jā. Un jautājums ir, kāda tad ir atšķirība no parastās ātruma formulas? Jā, tur arī bija ceļš dalīts ar laiku, bet šeit ir tā, ka mēs skatāmies dažādus pieveiktos ceļa posmus, kurā ātrums ir arī mainījies. Un līdz ar to tiek ieviests jēdziens vidējais ātrums, kas reāli būtu, ja visu šo pašu ceļu un visu šo pašu laiku šī kustība būtu notikusi ar vienu un to pašu ātrumu. Jā, kas ir tas vidējais ātrums? Un tagad mēs varam pievērsties tajā aprēķināšanas daļai. Mums ir jānosaka šis vidējais ātrums. Un tas, ko mēs šobrīd zinām, ir tas, ka lūk, šajā situācijā Kristofers vismaz noskaidroja 200 metrus 28 sekundēs, pēc tam 100 metrus jau 20 sekundēs. Šeit ir divas dažādas kustības. Tāpēc mums ir kustība ar ceļu un laiku 200 km 28 sekundēs. Tad šis ir pirmais posms. Var teikt, ka mums ir vairāk posmi. Šeit konkrēti ir divi posmi. Un otrajā posmā mums ir 100 metri 20 sekundēs. Un mēs zinām, ka, lai noteiktu vidējo ātrumu, mums vajag visu ceļu dalīt ar visu laiku. Bet mums nav viss ceļš vēl zināms, un viss laiks, tehniski gandrīz zināms. Mums, lai noteiktu visu ceļu, vienkārši atliek saskaitīt visus ceļa posmus kopā. Tad šoreiz mums ir 200 un 100 kopā, un tie ir 300 km. Tātad mums būs 300 jādala ar iegūto laiku, bet laiks arī vēl ir jānosaka. Un šeit īstenībā jūs varat redzēt vienu stratēģiju, ko es daru. Es sāku ar to, kas man ir jānosaka, ar galveno formulu. Un šī galvenā formula man ļauj paredzēt, kas man vēl papildus ir jāaprēķina. Tā teikt, laba stratēģija, kas sāk arī no beigām. Un es arī sāku no beigām, man vajag vidējo ātrumu. Lai noteiktu vidējo ātrumu, man vajag ceļu un man vajag laiku. Lai noteiktu kopējo ceļu, tad arī es saskaitīju visus tas ceļu posmus. Un tas pats ar laiku. 28 plus 20, 48 sekundes. 300 dalīts ar 48 kalkulatorus. Velkam ārā, un es iegūstu pārsteidzoši precīzu rezultātu. Es pat negaidīju, ka man būs precīzs rezultāts. 6,25, nevis sekundes, mana kļūda, bet 6,25 metri sekundē. 6,25 metri sekundē. Tālūk. Tātad, ja Kristofers būtu šos 300 metrus vai tieši otrā 48 sekundes kustējies ar šādu ātrumu 6,25 metru sekundē, ne ātrāk, ne lēnāk, nevienā brīdī, viņš pievērt to pašu attālumu. Tas ir izlīdzināts ātrums. Otrais piemērs. Speciāli uztaisīju interesantāku. Ar mašīnu vispirms pusstundu brauks ar ātrumu 50 km/h, pusstundu stāvēs uz vietas. Pēc tam tā ar ātrumu 100 km/h brauc 2 stundas. Visbeidzot, 1 stundas laikā tika pieveikts 75 km. Mums ir ļoti daudz informācijas. Un mums ir jānoskaidro, cik liels ceļš kopumā tiek paveikts, cik liels laiks, cik ilgs laiks ir pagājis, kamēr šis ceļš tiek paveikts, un kāds ir vidējais ātrums. Un tagad struktūrēsim šo informāciju. Lai būtu vieglāk tikt galā ar šo informāciju, šis nav obligāti, bet šis palīdz. Es uztaisu šādu tabulu. Man vajadzēs tātad ceļu, un ceļš ir kilometros, mums vajadzēs laiku, kurš ir stundās, un es skatos, ka vēl mums ir ātrums.
Mums ir pirmais posms, kurā es zinu. Tātad vispirms viņš brauc pusstundu, tā ir 0,5 stundas ar ātrumu 50 km stundā. Tas nozīmē, ka šobrīd es nezinu pirmo ceļa posmu. Un tā es arī šeit savadu. Es jūtu, ka man šo vajadzēs. Tātad es zinu, nevis TS, bet es zinu, ka pirmais laiks ir 0,5 stundas, jo tā ir pusstunda. Un pirmais ceļš atkal, es negribēju rakstīt ceļu, bet pirmais ātrums ir 50 km stundā. Un tas īstenībā ļauj man arī mēģināt uzreiz atbildēt uz šo jautājumu. Bet pēc kārtas. Otrajā posmā es stāvēju uz vietas. Šeit īstenībā nav ko daudz domāt. Pagāja 1,5 stunda vēlreiz. Es arī stāvēju uz vietas, tāda nulle. Un var jau īstenībā arī ātri secināt, ka nulle ir pieveiktais ceļš. Tāpēc otrajā posmā es pieveicu 0 kilometrus un pagāja laiks 0,5 stundas. Ja gribi, varat pierakstīt ātrumu, bet vidējā ātrumā man īstenībā, es pateikšu godīgi, tie atsevišķie ātrumi nav tik svarīgi kā ceļš kādā posmā un laiks kādā posmā. Labi, tad trešajā posmā mums ir 2 stundas. Un 100 km stundā. Un ceturtajā mums ir 1 stunda un pieveikti 75 km. Un, kā es teicu, to ātrumu speciāli nevajag, tāpēc arī vajag par to neuztrauksimies. Tātad trešais laiks ir 2 stundas un 100 km stundā. Atvainojos. Un ceturtajā mums ir pieveikti 75 km jau 1 stundā. Un tā. Es šeit neparedzēju baigi daudz vietas, tad man ir nācis nesmuks loks, bet, nu, lūk tā. Tātad, atkal mēs varam īstenībā paredzēt no beigām, ko mēs darīsim. Mums vajadzēs kopējo ceļu dalīt ar kopējo laiku. Mums vajadzēs kaut kur pa vidam noteikt kopīgo ceļu. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs saskaitīt visus ceļa posmus. Šoreiz tādi ir 4, tādēļ S1 plus S2 plus S3 plus S4. Mums ir šobrīd S2 un S4, bet nav S1 un S3. Tāpēc tie ir papildus jānosaka. Un varam atcerēties šo brīnišķīgo trīsstūrīti, ja tas palīdz, bet man trīsstūrītis liekas tāds, nu, tas ir aizvietojums domāšanai. Tas saka, ka S būs vienāds ar V reiz T, V ir vienāds ar S dalīts ar T, un T ir S dalīts ar V. Bet man patīk vienkārši tā loģiski domāt. Ja jau ātrums nozīmē 50 km stundā, jeb ka 1 stundas laikā tiek pieveikt 50 km, tu kustējies tikai pusi stundu, tāpēc tu vari pieveikt pusi no šī attāluma. Tad 50 reiz 0,5. Tas nozīmē, ka tu pieveic 25 km. Nu tad S2 mums nevajag. Pārsteidzos, mums jau nevajag S2, mums jau ir zināms. Un mums vajag S3 īstenībā. Un tāpēc mēs reiķinām šoreiz tā 100 km stundā. Kustība notiek 2 stundas, protams, ka tiek pieveikti 200 km. Un tāpēc tagad var saskaitīt. Es noskaidroju, ka šeit ir 25, šeit ir 200. Nu tad 25 plus 0 plus 200 plus 75, 300 km. Un tā ir viena no prasītajām atbildēm, tāpēc šo tā īpaši izceļu. Tas nozīmē, ka beigās, lai rēķinātu vidējo ātrumu, man būs 300 ar kaut ko jādala. Jādala ar kopējo laiku. Labā ziņa. Varēs sastruktūrēt uzdevumu varbūt bišķi citādāk, lai kāds laiks būtu arī jānosaka, bet kopumā mums visi laiki jau ir zināmi.
Šoreiz ir zinām. Tāpēc saskaitām visus laikus. 0,5 plus 0,5 plus 2 plus 1 sanāk 4 stundas. Tie ir 75 km stundā. Kā es zinu, ka kilometri stundā, jo ceļš ir kilometros un laiks ir stundās. Un lūk, mēs esam noteikuši, ka tikpat labi mašīna varēja arī visas 4 stundas braukt ar ātrumu 75 km stundā un pieveiktu 300 km. Šis ir vēl viens uzdevums, kas man ir prātā. Mums ir viens radioaktīvs gliemežs. Tā jautrībai. Mums ir viens radioaktīvs gliemežs. Un tāds ļaunākas acis. Vienas stundas laikā tas pieveic 2 km. Pēc tam katru stundu tā ātrums pieaug par 2 km stundā. Tā, mums ir 3 jautājumi. Pirmais, cik lielu ceļu gliemežs pieveic 6 stundās? Otrais, cik liels bija gliemeža vidējais ātrums kustības laikā? Un trešais, kuru starp citu es atskatīšu ārpus pieraksta, jo šis vairs nav tik ļoti rēķināmais, kā vienkārši secināmais. Tātad šis ir secināms, nevis rēķināms. Tātad gliemežs pieveic ceļu pieveicis 6 stundās, tātad 6 stundas ir pagājušas. Mēs zinām, ka pirmais ātrums ir 2 stundas, otrais jau ir tad, kāds 2 stundas, 4 km stundā. Otrais ir 2 km stundā, es gribēju teikt, otrais ir 4 km stundā, un tā tālāk līdz sestajam, kad ir 6 km stundā. Un vienkārši T1 ir 1 stunda, T2 ir 1 stunda, un tā tālāk T6 arī ir 1 stunda. Jūs varat likt šeit daudz punktus, lai parādītu, ka jums aiziet tāda kā virkne. Es negribēju likt, ka T ir V6 ir 6 stundas, bet vienkārši, ka V6 aiziet līdz šādai virknei. Tātad šeit nebūtu korekti likt V6. V6 ir 6 km stundā, ja, protams, ka ir vairāk. Mēs īstenībā varam tālāk secināt, ka V6 tad ir 6 km stundā, V4, V3 ir 6 km stundā, V4 ir 8 km stundā, V5, jā, tad 5. stundā ir 10 km stundā, un V6 ir 12 km stundā. Ko tas man īstenībā pasaka? Tas man pasaka to, ka pirmajā stundā ātrums ir 2 km stundā, tad katru stundu ir pa 2 vairāk. Tad otrajā stundā ir 4 km stundā, trešajā ir 6 km stundā un tā tālāk. Un tas man īstenībā ļauj noteikt ļoti dažādos ceļa posmus. Tā, vispirms, tātad pirmais ceļa posms ir pirmais ātrums reiz pirmais laiks, tātad es gribēju rakstīt 2 reiz 1. Tas ir 2 kilometri. Tad mums ir 4 reiz 1, kas ir 4 kilometri. 6 reiz 1, kas ir 6 kilometri. 8 reiz 1, kas ir 8 kilometri. 10 kilometri un 12 kilometri. Tātad kopējais pieveiktais ceļš būtu 2. Tā, pārkārt pats savu pausli. Vismaz parādam pēc kādas, ko mēs īsti darīsim, pēc kādas formulas. Mēs saskaitīsim no S1 līdz S6. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12. Tā, 6, 12, 20, 30, 42 kilometri. Tā ir atbilde uz pirmo jautājumu. Otrais jautājums, protams, ka ir S dalīts ar T. Tad 42 dalīts ar 6 kopā 7 km stundā.
Tā kā liemenis tikpat labi varētu kustēties ar 7 km/h, lai pieveiktu tādā pašā laikā to pašu ceļu. Tagad par secināšanu. 16,45. Tad C gadījumā liemezis kustās jau 5 stundu. Tāpēc tā ātrums ir tāds pats kā 5 stundā šeit ir V5, kas ir 10 km/h. Un tālūk mēs īstenībā tiekam galā ar šādu veidu uzdevumiem. Jāsaka, un otrēji tiekamies jau citā reizē.